Labrīt! Šodien ir 5. oktobris, un es sāku savu raidījumu. Es paceļu savas rokas un sirdi, pateicība, mīlestība. Vakardienas bagāža. Gudri cilvēki visos laikos ir zinājuši, ka nav iespējams veidot savu dzīvi, ja sevis izpēte nav kļuvusi par regulāru paradumu. Ja cilvēks nav spējīgs pieņemt un atzīt tās rezultātus, ja viņš pacietīgi un neatlaidīgi nelabo to, kas ir nepareizs. Un tas ir mans gadījums, jo šajā mirklī pateicos Dievam. Vakardien man neuzsprāga spiedienkatls, bet noklemēja motors diezgan jaunai automašīnai. Es iekšēji kliedzu. Jo gudri cilvēki visos laikos ir zinājuši, ka nav iespējams veidot savu dzīvi, ja sevis izpēte nav kļuvusi par regulāru paradumu. Un kā es jūtos? Neapmierināts, dusmīgs es esmu, dusmīgs. Uz sevi dusmīgs es esmu. Uz sevi dusmīgs esmu. Dievs, es esmu tavs, jo vakardien es eksperimentēju ar spiedienkatlu, kur gaļu vāra tādu veco laiku. Uz tā drošības vārsta tīna izolenta virsū, domāju, viņš būs smagāks un lielāka temperatūra būs, gaļa ātrāk vārīsies, mazāk gāze tērēsies. Bet tur pateicība, mīlestība tiku galā vienās bailēs tikai. Nekas neuzsprāga, bet izolenta izkusa. Un reiz pa reizei tas puļķis noleca, šļācās grieztos tauki, bet gaļa laba un buljons ļoti labs. Bet, zini kā, visiem jau patiks kaut kas nepatīkams ir. Izdomāju, braukšu uz Drēliņiem pakaļ zemē puķiem, jo depo pa dārgu man bija. Un domāju par to kvēpu filtru, tā lampiņa mirgo, jāpabrauc uz apgriezieniem. Visu ceļu nobraucu, kādi 3000, es māku tur ātrumus pārslēgt automātam. Un pie pašas sētas jau sāka pati mašīna lekt uz priekšu. Es domāju, ir rokās sācis degt ārā, apgriezos ātri, atkal mašīna iet uz priekšu. Tur tāds grantēts ceļš, pati lec, jau 4 iet. Es priecīgs, tūlīt izdegs, lampiņa beigs mirgot uz asfalta, pat jābremzē, pati mašīna iet. Un pie betonkas noklemēja motors. Ļoti bēdīgs biju, esmu ļoti bēdīgs, jo uzskatu, ka tā ir mana vaina. Un Dievs, es esmu tavs. Skatīšos, kādi rezultāti būs tagad. Būs kaut kur jāved tā mašīna noteikti, viņa jau pati neiet. Aizbraukšu vēl pakruķīt, bet diez vai, jo tā... Beigts. Bet, paveicās, katru var teikt, paveicās, ka tika pagalmā mašīna aizvilkām pa nakti. Kādu nakti, līdz 10, jo 10 jāguļ man ir. Raidījums mani vispār uzjautrina, jo tā es esmu dusmīgs un bēdīgs. Bet filmējot raidījumu, paliek man labāk. Iesaku visiem filmēt raidījumus.
tad tā ir, kad, man vakar pateica, aizvakar vai vakar pateica, kad manā raidījumā tik var skatīties to sākumu. Es paceļu savas rokas un sirdi, pateicība, mīlestība. Tālāk nesot interesanti. Bet, zinu, pateica tāds cilvēks, vismaz prieks. Es jau zinu, ko viņš filmē, zinu. Tā nebija baigi dusmīgais, man jau ir ko iekost. Lai zinu, pamēģinā, pafilmē pats raidījumu un tad parunā, zinu. Jo, tā aizskroši nebija. Nepatīk, ka klepoju ciešos. Raidījumu filmēt man patīk, turpināšu filmēt, patīk vai nepatīk. Skatīties viņu. Bet tētis man skatās, sveiciens tētim. Kautrējās, bet skatās, mamma noteikti arī skatās. Tas jau var labi, mamma un tētis skatās, un mana karaliene skatās, un Jānis Ziginieks skatās, un varbūt reizēm Māris Mednieks skatās. Ir tā, reizēm doma, tur jau var eiro samaksāt, skatījumi būs, bet ko es darīšu ar tiem skatījumiem? Man vajag 10 sekotāji, man 10, un tad man būs 10. Es domāju, ka varētu būt 10. Citreiz liekas mazāk, citreiz liekas vairāk varbūt. Man raidījumu skatās tā vidēji TikTokā 2,5 stundas tā vidēji. Citreiz mazāk, citreiz vairāk, bet citreiz 2. Ja raidījums iet 10 minūtes, tad noteikti skatās 10 cilvēki. Citreiz ir stunda, bet tad pēc kāda laika ilgāk kāds ir paskatījies. Un skatieties manu raidījumu YouTube'ā. Tur ir viss smuki pēc kārtas, katru dienu un viss sarakstīts. Jo TikTokā jau nevar saprast neko. Es TikTokā uzfilmēju un ielieku YouTube'ā un Facebookā. Un Facebookā 3 skatās, man 3. Citreiz 8. Un es esmu ļoti apmierināts ar to. Nezinu, kādā sakarā es par to runāju, jo es zinu, iepriekšējais raidījums man raustījās. Domāju, kurš labāk patiks, to uzfilmēšu, to ielikšu tālāk to ielikšu. Nelikšu abus 2 šodien. Un varbūt man ir tā jādara, jāuzfilmē sākumā 1 raidījums, pēc tam 2 raidījums. Jo raidījumu patīk skatīties man pašam, tikai jauno reizes 3. Veco man nepatīk, neinteresē. Jaunais man interesē. Un tāpēc es esmu ļoti bēdīgs, dusmīgs. Es iekšēji kliedzu, bet filmējot raidījumu man palika tiešām vieglāk. Tā kā aizmirsās par to. Un tāpēc es atkal paceļu savas rokas un sirdi. Pateicība, mīlestība. Šodien svētdiena, es drīkstu runāt, ko gribu. Vairāk par to mašīnas rezultātiem ir tajā raidījumā, kur punktiņš ir, ja kādam interesē. Bet tā YouTube'ā ir pateicība, mīlestība un racionalizācija. Tur viss pēc kārtas ir, pēc datumiem. Un raidījums ir atkarīgs viss, kā augstākais spēks lemj, jo šis ir pilnīgi savādāks raidījums kā minūtes 5 atpakaļ raidījums. Un es taču tā tikai palasu, kaut ko gatavojos. Neviens tik ilgi neskatīsies. Nopirku brilles. Pat 12. Redzu visu tā kā ērglis. Pat vismazākos burtiņus e-talonā redzu. 12. Man jau patīk, zini. Man ir arī pa 300 vai 400. Man šās labāk daudzreiz redzu, visur redzu lielas rokas. Zini, te kā pieceļos kājās, tā kā būtu mazliet tās sēnes maģiskās saēdies, tā šūpo. Brilles man patīk šitās. Tās ir domāts darbam, būs man darbam. Sveiciens visiem maniem draugiem no pirmā apļa un slēptā reklāmas DVD ar Laurencio.